mums vajag tieši miesā, Есть, когда нам и kad именно mums нужно vajag исцеление в ar плоти, domām tik galā, а есть, ar когда мы bailēm должны tikt vaļā, ar справиться с мыслями, vientulību tik galā, с страхом, tik с galā ar одиночеством, attiecībām. в отношениях. Bet ļoti bieži mums vienkārši miesa ir Но часто nolietojusies vai kaut kas это viņai kaiš. именно плоть, у Reizēm mēs которой to есть какие-то jūtam, reizēm проблемы. mēs to Иногда мы nejūtam. это чувствуем, иногда нет. Bet Dievs man šo svēto garu, kas visu zina par Но mums. Бог даровал нам Духа Святого, который знает все о нас, Kas zina, ko mēs domājam, который знает, что мы думаем, kas zina, ko mēs darām mūsu guļamistabās, который mūsu знает, virtuvēs, что мы pa делаем ceļam ejot, на своих veikalā. спальнях, кухнях, в Mēs магазине, по nekur дороге. Мы no нигде viņa vairs nevaram tikt vaļā. уже не можем от Него Mēs viņu спрятаться. ļoti gribējām. Мы Его очень хотели. Mēs piedzimām no augšienes. Мы родились Un свыше. tagad viņš ir ar mums. И теперь Он с нами. Tāpēc kristiešiem Потому христиане, vienmēr ir vērts kaut ko nožēlot, ko aplam izdara. им всегда стоит покаяться в неправильных Jo tu savam проступках, Dievam neko jaunu neatklāsi. потому что ты ничего нового vienkārši не gaida, откроешь Богу. Kad tu pats ieraudzīsi, ko tu esi izdarījis. Он просто Un kad tu ожидает, atzīsies. когда ты сам увидишь, что ты сделал, Bet и когда viņš ты visu ir признаешься. redzējis, un viņš Потому visur что ir bijis klāt. Он все видел, и Он везде присутствовал. Tas nav tā, ka cilvēks aiztais durvis un neviens neko nezina. Это не просто так, что как человек закрывает дверь, и никто ничего не Tas, знает. kas ir tevī, tas ir То, ar что tevi в тебе, kopā. это вместе с тобой. Viņš ir ar tevi tagad. Он вместе с тобой сейчас. Viņš vēro, Он наблюдает, viņš gaida, kad tu viņu pasauks palīgā. и Он ожидает, Mēs когда ты dziedājam, kad tu lūgsi, viņš позовешь Ему на atklāsies помощь. tev, ja? Мы пели, когда ты призовешь, Он придет Kad тебе на viņš, kad помощь. tu viņu sauks, viņš tev atklāsies. Когда ты его зовешь, Ko Он nozīmē откроется atklāties? тебе. А что Viņš означает sāks darīt kaut открыться? kāds darbus. То есть Он начнет Mēs šodien делать runāsim par какие-то Jāņa дела. evaņģēliju 11. un 12. Мы nodaļu. Jūs varat сегодня atvērt jau. поговорим о Евангелии от Иоанна 11 и 12 главе, Tas и мы ir можем saistīts ar открыть. tā kā šo, mēs saucam palmu svētdienu, mēs nesaucam это, pūpola svētdienu. Labi? Связано с пальмовой, или как мы также называем, вербным Zināt, воскресеньем. kristiešiem reizēm ir У христиан sajukums иногда galvā. смятение в Bet голове. cilvēks nesaprot, kas tur ir, kaut kas noticis, viņš tā kā, Но Dievs если tā kā человек- piedod. Es gribētu, lai puiši iet apsēžās, nevajag tur man tāds. Un nekad to nedariet, jūs vienmēr atturēs dievkalpojumu. Un pūpola svētdienā, zināt, kāda Вербное arī man воскресенье. nomī, teiksim, bija ļoti ticīga. Моя бабушка была очень верующей, No vienas puses. с одной стороны. Bet no otras puses. Но с другой стороны, Es tagad atceros, ka mūsu я mājās arī вспоминаю, как также у нас tomēr дома kaut kādā veidā tos pūpoliņus tur nesa. все-таки каким образом эту вербу Un kaut ko приносили. tiem pūpoliem darīja, es И neatceros, что-то vai с ней lieldienās делали. vai kad, bet Не kaut ko помню, tur когда darīja. именно, но что-то Vai делали. pēra, vai kas, kāda jēga tam bija, es vairs neatceros. Какой там был смысл, я уже не помню. Un tam tiešām nav jēgas, saprotiet? И это, в принципе, Tad, оно и kad tu не zini имеет patiesību смысла Bībeli, tad Когда ты tam знаешь tiešām nav истину. jēgas, ko tur dara. to visu. библейскую. Bet, ja cilvēks saprot, ka ar Nu, palmu zariem klāja Jēzum ceļu, Человек понимает, что пальмами un tas Ветвами bija kaut kas palmы tāds, lai viņa накрывали kājas путь Иисусу. nepieskartos tur netīrumiem vai tur putekļiem. для того, чтобы его ноги не прикасались к пыли или грязи. Diemžēl ar pūpoliņiem to ir grūti Ну, izdarīt. к сожалению, вербой трудно Ты это тысяча сделать. Веришь ли ты Ka ar мне, pūpoliņiem to ir grūti что izdarīt. трудно это Tad было vajag бы kaut ko сделать вербой? liela. Bet mums tajā laikā nekas tā kā vēl Но у нас в neplaukst. то время еще ничего другого Nu, не mēs varētu цветет. darīt to pašu, No, мы ko vēl darīja Jēzum, kad viņš могли бы nāca сделать Jeruzalemē. то же Viņam самое, klāja что drēbes savas, ja? еще делали Uz ēzeļa люди. uzklāja drēbes, mēs tūlīt lasīsim par to. Они накрывали на дорогу свою одежду, когда Иисус Tas явился в bija Иерусалим. 6 dienas pirms Это pasaules было svētkiem. 6 дней до праздника Kad viņš Песах. atgriezās Jeruzalemē, Когда он вернулся в Иерусалим, es gribētu, lai mēs vismaz atceram 12. и nodaļu. откроем Евангелие от Иоанна, 12 Un главу, mēs varam sākt no paša sākuma. и начнем с самого начала. Tā, un tur ir teikt. И там сказано, Bet Jēzus 6 dienas pirms pasā nogāja uz Betāniju, за kur 6 bija дней Lācars, до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, ko viņš bija uzmodinājis no miroņiem. умерший, которого он воскресил из мертвых. Tad Betānija nebija pārāk tālu no Jeruzalemes. То есть Вифания не было далеко от Иерусалима. Un tur ir teikts, un tur tie viņam taisīja mīlestību. Marta apkalpoja, Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила. bet Lācars bija viens no tiem, kas kopā ar viņu sēdēja pie galda. И Лазарь был одним из возлежавших с ним. Tad Marija, paņēmusi mārciņu īstas ļoti dārgas nardu eļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja viņa kājas ar saviem matiem. Мария же, взяв фунт нардного, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса.
и отерла волосами своими ноги его. Un svaidāmās eļas smarža piepildīja visu māju. И дом наполнился благоуханием от мира. Man ar šeit ir līdzi kāda eļa no Также со Jeruzalemes. мной здесь есть елей, он из Иерусалима, Un viņš arī ļoti labi, šī eļa arī ļoti labi smaržo. и она тоже хорошо пахнет. Pēc tam būs И потом будет roku uzlikšana un svētīšana ar eļu, un возложение mēs рук, pievienosim šo klāt mūsu и мы esošai eļai, tad добавим to arī smaržos. этот елей к тому елею, Bet который у tad нас šī уже te- есть. Mēs varbūt cerams, ka mēs esam lasījuši par Lācaru. Nedaudz mēs arī atgriezīsimies tajā. И надеюсь, что notikumā мы par все Lācaru. читали о Лазаре, потому что мы еще возвратимся к этому рассказу. Bet tad tas bija šīs Martas nams, Это был дом Lāzara nams, Marijas nams, Марфы, Марии и Лазаря, kur Jēzus bieži iegriezās, где Иисус часто jo Martai bija заходил, liela draudzība ar viņu. потому что Марфа имела большую дружбу с ним. Lācars laikam Лазарь, наверное, to brīdi vēl, kamēr viņš nebija uzcēlies no biroņa, viņš jau tā īsti nebija sadraudzējies ar Jēzu laikam. в тот момент, пока он еще не встал из мертвых, наверное, не настолько Viņam был nebija дружен. laikam tik ļoti ciešas attiecības, kā Martai tā izskatās. Возможно, у него не было настолько тесных отношений, как Марфа имела. Un, bet nu, Marija vispār bija tikko tikai А Мария была, sākusi tikties ar Jēzu. недавно она только начала встречаться с Иисусом. Viņa nebija pārāk laba meitene, cik es saprotu. До этого она не была такой очень порядочной девушкой. Un visu to eļu, ko viņa bija sakrājusi, tā И- bija dārga manta. Весь тот елей, который она накопила, это была очень драгоценная вещь. Viņa ziedoja Jēzum. Она это Pašdārgāko. посвятила Иисусу. Pašdārgāko. Самое дорогое. Šajā momentā viņa jau И в этот момент Tic она уже Jēzum. верит Иисусу. viņa ir gatava ziedot. И она готова жертвовать. Bet tajā notikumā, kad Lācars mirst, Но в этом событии, когда Лазарь умирает, tur Jēzus saka par Mariju, ka viņai там Viņa- Иисус говорит о Марии, viņa nevar kalpot, kā Marta grib, lai viņa kalpot. что она еще не была способна служить таким Viņai bija образом, как savs хотела laiks un sava Марфа. vieta sēdēt Jēzum pie У kājām. нее было свое время, когда она должна Un была tas bija tas сидеть у ног labākais, kas viņai Иисуса. bija jādara. И это было то самое лучшее, что она Mums могла katram ir делать. savs laiks un sava vieta un И savs notikumi kopā ar У Jēzu. каждого из нас есть свое время и свои события вместе с Иисусом. Ja Marta sēdētu visu laiku pie kājām Если Jēzum, бы Марфа все время сидела у ног Иисуса, tad kā tad Jēzus atnāktu uz to namu? тогда каким образом Tur Иисус nebūtu, kas мог šo бы galdu прийти uzklāja, tur в nebūtu, этот kas дом? visu Там не apkalpo. было бы стола, там не было бы кто послужил бы. Katram ir savu nozīmi. Каждый имеет свое значение. Bet tātad šeit viņa ziedo dārgāko. И здесь Мария жертвует самое дорогое. 6 dienas pirms 6 дней до pirms ieiešanas Jeruzālēmē un pirms šī te īpašā notikuma savā dzīvē, того, как он вошел в Иерусалим, viņš и tiekās ar to, он kas arī встречается izgāja no kapa. с тем, кто также вышел из гроба. Un te 12. nodaļā, 9. pantā ir И teikts, 12 глава 9 стих сказано, tad liels pulks jūdu dabūja zināt, ka viņš ir tur. многие из иудеев узнали, что он там. Un atnāca nevien Jēzus dēļ, bet arī Lācaru redzēt, И пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, ko viņš bija uzmodinājis no miroņiem. которого он воскресил из мертвых. Bet augstie priesteri nolēma nokaut arī Lācaru, jo viņa dēļ daudz jūdu nogāja un ticēja Jēzum. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Mūsu liecības, Наше свидетельство, un mēs paši esam liecības. и сами мы Ja есть pie mums ir notikuši свидетельство. Dieva brīnum kaut kā, Если un Божьи šeit šajā чудеса draudzē daudziem ir kaut kas noticis, происходили в нашей жизни, и здесь у многих в этой mums церкви vienkārši pat происходили. piemirstās, ka tas ir bijis brīnums. Но мы часто даже забываем, что Mēs это to было tā kā чудо. drusku piesavināmies. Мы даже Mums это saka, как-то mana берем liecība. как свое, что это мое свидетельство. Tā nav tava liecība. Но это не твое Tas ir свидетельство. Dieva spēks. Это Божья сила, Tā ir Dieva gaisma. это Божий свет. Tas ir Viņš, kas ir atklājies tevī. Это Он, кто открылся в тебе. Un mums par to pasaulē jāstāst. И мы должны это Un mēs nevaram to рассказывать aprakt миру. tikai savās И мы atmiņās. это не можем закопать просто в Tad своей cilvēki nāca памяти. ne tikai satikties ar Jēzu, То есть люди bet пришли arī не только redzēt встретиться Lācaru. с Иисусом, но также и увидеть Лазаря. Un šeit ir tad tālāk, ja?
И далее, Kas notiek tālāk? что происходит дальше? Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nonācis uz svētkiem, На другой день множество народа, пришедшего на праздник, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzalemi, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretim. взяли klieddami. пальмовые ветви, вышли навстречу ему Oziāna slavēts, kas nāk no Dieva, tā kunga vārdā. и восклицали: «Азиана благословен грядущий во имя Господне, Izraēla ķēniņš. царь Израилев». Bet Jēzus atradis jaunu ēzeli, uzsēdās tam virsū, kā rakstīts: Nebīsties, Ciānas meita, redzi, tavs ķēniņš nāk sēdēdams uz ēzeļa kumeļa. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Iedomājieties, Представьте себе, kā bija tautai, kāda tur bija atmosfēra. какая была атмосфера в народе. Es gribētu iedomājies. Я хочу, чтобы ты постарался представить. Tagad, labi, par Jēzu bija dzirdēts, ka viņš dara brīnums. Хорошо, о Иисусе слышали, что Он творит чудеса. Nu, tur vēl tā varētu domāt. Nu, Varbūt tam viņš tur kaut ko. Можно было бы Varbūt tas ir izrunāts. как-то по-разному Varbūt tās ir подумать. kaut Может быть, kādas это tur только разговоры, tankas. какие-то... Bet Но blakām stāv Lācars. рядом стоит Лазарь. Iedomājieties, ja tu esi bijis uz Представьте bērēm. себе, если ты когда-то был на Tu похоронах, redzi, ka viņš nomirst. ты видел, что человек Tu умер, biji uz bērēm. ты был на его Tu похоронах, raudāji. ты плакал, Un tagad tev iedod to lāpstu ar и tām тебе smiltiņām. дали Tu эту teici, лопату un с tu 3 saujas pēdējās tur met, ja? песком, и ты бросил там 3 последние Tu to savu горсти dārgo песка, vainagdziņu noliku uz kapa. поставила Nu, свой teiksim, дорогой viņam tas bija венок. savādāks У kaps. них это гроб был иной, Bet vienalga, но в принципе situācija vienalga bija tāda. ситуация была подобной. Un tad, kad atnāca Jēzus, И когда пришел bija jau Иисус, pagājušas vairākas dienas. уже прошло несколько дней. Un ko teica Marta? И что сказала Марфа? Marta saka, Jēzu, Марфа сказала: Иисус, viņš jau ož. он уже воняет. A Jēzus bija teicis, viņš ir aizmidzis. А Иисус говорит: Iesim он viņu заснул. modināt. Пойдемте его разбудим. Un citi domā, ka viņš tiešām ir aizmidzis. A drugie Nodomāja domāja, tie nu, mācekļi, kas может vēl быть, nebija redzējuši viņu miruši. Они его не видели, еще умершего не подумали. Palas to Ну, notikumu наверное, vēlāk mājās vēlreiz. Un по-настоящему iedomājas, заснул. kā tas viss notiek. И представь себе, как это все происходило. Un Jēzus Jēzus. atnāca, ja? Он пришел, Bet viņš jau ir kapā. он уже, но Viņš jau Лазарь 4 dienas уже nostrāvēs, А, bez elpošanas, bez в asinsrites. saprotat, ja? могиле 4 дня он не дышал, Marta saka, viņš smird. не было Jēzus циркуляции saka, kur крови, и он jūs уже viņu воняет. likāt? А Иисус спрашивает: куда вы его положили? Zināt, kā ir kādreiz? Как иногда бывает. Mēs varam otru cilvēku ielikt kapā priekšlaikus. Уже прежде времени можем другого человека To var положить в izdarīt гробницу. doktori priekšlaikus arī. Это могут сделать также врачи Priekšlaikus. преждевременно. Pateikt, tur nekas nebūs. Сказать: там ничего не будет. Es to dzirdēju Я это 97. слышала gadā, в kad 97 году, doktori teica, когда врачи говорили, lai paņem nost tās trubiņas manam krustdēlam. чтобы у моего крестного Un ļauj cilvēkam nomirt. убрали все эти трубочки и позволили человеку умереть. Viņš dzīvo vēl šodien. Но он все еще жив. Bet varēja 97. gadā mēs viņu aprakt. Но мы могли его похоронить в 97 году. Šodien tas hokejs, par ko es jums te stāstu И brīžam, сегодня этот хоккеист, tas о ir viņa котором dēls. я вам рассказываю, вообще-то это его сын. Viņš redz šodien ne tikai savu dēlu, bet arī savus mazbērnus. И он сегодня видит не только своего сына, но и внуков. Jā, viņš ir invalīds, Да, он инвалид, bet viņš ir dzīvs. но он жив. Bet varēja aprakt. Но могли похоронить. Kāds teica, Jānis jau smirda. Кто-то сказал: Ņemam да, nost trubiņas. Jānis уже Nekas тоже tur nebūs. воняет, ничего там не будет. Ir par kaut kādām dzīvēm, kas saka, nu viņi nekas nebūs. Есть жизни, о которых говорят: там ничего не будет. Es domāju, ka kaut kad, И я думаю, что когда-то, un arī tu pats par sevi teici, может быть, ты и tu сам о себе pašam atnāk говорил. šīs te domas un šie te muļķīgie vārdi. Такие глупые слова Un приходили к bezizē un тебе. bezcere. И такое Bet Dievs saka, es безнадежное. tev vedīšu ārā no šiem kapiem. Но Иисус Saka, сказал: я nostumiet выведу to тебя akmeni из nost. гробницы. Иисус сказал: отвалите этот Reizēm камень. pašam jāstum nost šis akmens, jāpasaka, es atsekus no šiem vārdiem. Иногда ты сам должен отвалить этот камень, Šī ir сказать: я īstā отказываюсь diena, от этих слов. И это тот правильный день, kad vajag šķīstīties. когда надо очиститься. Jūdi gāja uz Jūdi Jeruzalem šli pirms lieldienām, В Иерусалим перед lai Пасхой šķīstītos. для того, чтобы Šķīsti savas очиститься, domas, осветиться, очисти свои šķīsti мысли, savu muti, ko tu esi
esi runājis очисти par свои citiem. уста, что ты говорил о других. Atstumsim no šos akmeņus, И no saviem отодвинем kapiem эти dažādiem. камни, которые находятся на разных гробницах. Ja mēs tā padomājam, Если нам tad так mūsu подумать, vecās dzīves arī bija kā kapi. тогда наша прежняя жизнь, она тоже была Tad, как kad гроб. tu Jēzu Kristu sastapi, Но когда ты pieņemi par встретился savu с kungu, Иисусом Христом и принял Его un своим ja tu Господом, tiešām sāki ar viņu kopā dzīvot если ты reāli, поистине начал с Ним ar жить, dzīvu Dievu, с живым Богом, nevis Bībeli, kas stāv plauktā kaut kur. а не в Библии, которая находится Un где-то reizēm tu на divreiz полке, gadā aizej uz baznīcu kaut kādus koncertus и, может paklausīties. быть, 2 раза Tā в год nav ты идешь в dzīve ar концерт Kristu. послушать. Tā Это не nav жизнь со dzīve ar Христом. Kristu. Это не жизнь со Христом. Dzīve ar Kristu, ka tu katru dienu ar viņu runā. Жизнь Viņš со tev Христом atbild. – это когда ты каждый день с Ним Un общаешься, и reizēm Он тебе viņš tev отвечает. atbild tādas lietas, И иногда Он отвечает тебе то, ka tu domā, es to nevaru izdarīt. что ты думаешь, taču я nav не могу это iespējams. сделать, это же Bet, kad tu sāc невозможно. darīt, tas notiek. Но когда ты начинаешь это делать, это происходит. Dzīves ir mūsu Dievs. Жив наш Бог. Bet iedomājies, tad Lācars atnāk. Но представь себе, приходит Лазарь, Tas, ko tu esi apbērējis. тот, кого ты похоронил. Un sēž pie galda un ēdries. И он сидит вместе с Иисусом и ест за столом. Mums tas liekas, nu tagad padomā, cik tev smadzenes šo var pieņemt. Представь, насколько твой разум способен это принять. Nu tā godīgi. Ну, если честно. Tiksim, nu, tur var arī pasmaidīt šobrīd, bet es Можно и domāju, улыбнуться, но ja es tiešām tādu cilvēku pēkšņi ieraudzītu, если бы я es по-настоящему бы увидела такого droši человека, vien вряд nesmaidītu. ли я бы улыбнулась. es droši vien muktu, kā toreiz atceros, Может ka быть, tas ja бы vīrs izkāpa no убежала, kapiem ārā vecā darībā, ja? Так как в Старом Завете было, что человек вышел из своего Ka гроба gribēja apbērēt un Его хотели uz tiem похоронить praviešu kauliem, на костях пророка, uz to pašu, tai pašā В той kapā же gribēja могиле guldīt. Un tas хотели его vironis похоронить. priecēlās, ja? и этот человек воскрес. Lācars bija Lācars- apbērēt 4 dienas, jau Он bija тоже smirdējis un viss atjaunojās. Его похоронили, и на 4-й день он воскрес, и все обновилось. Reizēm, lai kaut kas, lai ļoti nosāktu, cilvēks sāktu ticēt, Иногда для того, ir чтобы vajadzīga люди Kristus klātbūtne очень начали верить, нужно присутствие un Dieva Иисуса. liecības, И также dzīves свидетельства, liecības. живые свидетельства. Es šodien Я сегодня, es lūgu uz Svētajam garam, un Молилась es Духу tā kā Святому. šodien gatavojos uz to, ka mēs šodien чтобы мы сегодня dievkalpojumā, во время служения mēs aicinām tieši šo Jehova Rafa, мы призываем именно Егова Рафа, jo daudz ir apslimuši, потому что есть много, daudziem кто kaut kāds болеет, vainas, у каких-то bet atnāk ne какие-то tikai недуги. Jehova Rafa. Но приходит не Atnāk- только Егова Рафа, Nu, kas ir dažāda veida palīdzība var atnākt. Но Tev может var быть и dziedināties разного kaut вида kādas помощь. finanses, tev var dziedināties И kaut могут kādas исцелиться и финансы, attiecības, ko отношения, tu nekā nevari sakārtot которые pats. Ja? ты никак сам не Kaut можешь kur tu устроить. esi kaut kādā stūrī Где-то ты в iegājis, каком-то lai tur ir углу, pārāvums, но чтобы там был lai прорыв, sāk raisīties vaļā kaut kas. чтобы что-то начало Bet развязываться. tas nav tā, ka tikai tu Но это не так, palūgsi un что viss ты pats no так sevis notiek. Помолишься, и все так само Reizēm само kaut kas tā arī происходит. notiek. Иногда, да, само Man так и ir bijis, ka происходит. ļoti ātri kaut У kas меня notiek, так и было, что что-то ka tu происходит nepaspēji pat быстро, neko izdarīt tur. что ты даже не успеваешь Viss сам kaut kā ничего risinās сделать. ļoti. Все само Bet dažkārt tā решается. nav. Но иногда это не так. Mūsu lūgšanas. Наши молитвы, Lūkšana rezultātā svētais gars bieži vien izveido situācijas. в результате нашей молитвы Дух Святой часто делает Mums ситуации, tās, un kas mums ir izdevīgs ļoti. которые очень выгодны для нас. Bet mums tā izdevība ir jāierauga. Но мы должны увидеть эту Un ar to, возможность. kas ir mūsu rokās, mūsu spēkos, ir jāiet tur И iekšā. надо войти туда теми силами, которые имеются Un в tad tas наших nozīmē руках. tikpat kā Dāvids И saka. это означает так, как Stāvēdams pretī Давид, Goliātam. когда он стоял напротив Viņš saka, Голиафа, tu он neapgraizīties. сказал, ты не обрезанный. Nu, baigi lielais, jā, bet Ну tu да, большой, neapgraizīties. но не обрезанный. Dāvids it kā gribēja teikt, es esmu Dieva mīlus, nevis tu. Давид таким образом хотел сказать, я любимчик Бога, Viņš а не saka, ты. un šodien И сегодня mans Dievs мой ar Бог manu roku моей tev рукой uzvarēs. тебя победит. Mans Dievs ar Мой manu Бог roku моей tev рукой uzvarēs. тебя победит. Reizēm Dievs izmanto mūsu rokas. Иногда Бог использует Teikts, наши руки. Kad jau vecie uzliks rokas, Как сказано, и старейшины mums возложат atliek руки, uzlikt rokas un Dievs pats dziedina. и Mēs jau тогда neko nedaram. Бог сам исцеляет, Dievs потому to что dara. это же не мы делаем, это Бог делает. Mums ir galvenais Но для нас главное būt kopā ar Jēzu, быть вместе с pievest arī Иисусом otru cilvēku pie Jēzus. и привести другого человека Un к caur rokām Иисусу. viss notiek. И через Mēs возложение vienkārši рук tikai все esam происходит. starpnieki. А мы только Bet Dieva gars, kas ir šeit, посредники.
Но Божий Дух, который на этом Tas dara месте, šīs lietas. Он творит эти Tas ved вещи. ārā no kapiem. Он выводит из гробниц. Jo Jēzus jau vispār, viņš nekā nevis Lācars nāca ārā. Потому что Иисус Atvēl же, vaļā šo akmeni, Он šo сказал, neticību, отвалите этот камень, šo это neticību, šo неверие, masticību, это маловерие, šo bezcerību. эту Tad безнадежность. nāc ārā. И он Es сказал, saku, nāc ārā, выйди. ko savu Я vārdu pasaka, сказал, nāc ārā, ты pasaka pats можешь sev. сам себе Saka, сказать Ines, nāc ārā. свое имя и скажи, Katrs nāc выйди, ārā no tās situācijas. выйди из этой ситуации. Šis ir īstais laiks, Это правильное время, kad mēs šķīstam savus smadzenes no когда visām мы очищаем свой разум bezizējām, от всякой bezcerībām. безвыходных Nevarēšanas. ситуаций, того, чего мы не можем. Tad mēs vēlamies paskatām šo situāciju, ko viņi darīja. И Viņi что bija было в этой kopīgā tādā ситуации? vakarēšanā, Они были в общем вечере, viņi bija kopā они ar были Jēzu. вместе с Иисусом. Tur bija kalpotājs, Там Marta были служители. Tikko atgriezusies Marija, Марфа, только kas покаявшаяся visu to Мария, dārgāko, kas viņa ir, viņa ziedoja, viņa которая nezināja. посвятила все самое Viņa, man liekas, драгоценное, что nezināja, имела. kā vispār visus tos Она savus даже, grēkus tur может быть, не izpirkt. понимала, Viņa как centās она atdot pašu может dārgāko. искупить все свои грехи. И она старалась отдать Tās самое bija mīļas, es biju domās, tā kā Это был svaidāmās zāles. мир, который Tad, был kad елей vīrs- помазания. Iespējams, ka viņa to bija sakrājusi savai nāvei. Nezinu, ka viņa bija sakrājusi. Не знаю, для чего она это копила, Bet viņa tagad, но теперь она, es domāju, viņa noticēja. я думаю, что она Tam, ko Jēzus поверила teica. тому, что говорил Marta, Иисус Марфе. Ja man tici, Если мне верят, tad, ja arī mirst, tu dzīvosi. тогда даже если ты умрешь, ты будешь жить. Tā Lācara klātbūtne, Присутствие Лазаря, tā visus vienkārši apstulboja. она ошеломила Un всех. visi bija pārbičies, kad sāk Jēzum daudzi ticēt. И многие испугались, что многие начинают веровать в Иисуса. Un es domāju, ka šī tā diena, ka mums arī jāatcerās. Ja Ka mums domāju, šeit что- ir izgājuši no kapiem. Это тот день, когда мы должны вспомнить, Mēs что šodien также arī, здесь многие mums вышли būs из своих vakarēdienas šodien arī. границ. Также сегодня у нас будет вечеря, Mums būs ziedošana. у нас будет время жертвы. Zini, reizēm ir tādas lietas, И иногда есть такие вещи, kad vajag, lai atver debesis. когда надо, чтобы небеса Un были tās ir открыты. vajadzīgas tev pašam. И Tu это pats нужно tev pašam ir rokā šīs Тебе atslēgas. самому, потому что в твоих руках Ja tu есть эти ļoti kaut ko ключи. gribi risināt, Если ты что-то очень желаешь tas ir, teiksim tā, изменить, tu решить, nevari pats ты atrisināt. сам не можешь Un решить. tu neredzi šajā situācijā И izēju, ты не видишь выхода в этой bet ситуации. tev vajag šo izēju. Но тебе нужен Ļoti bieži Этот palīdz atvērtas debesis, kad Тогда tu часто apzināti to atver. помогают открытые небеса, когда ты Visādi. осознанно это Saugdams, делаешь. Когда ты slavēdams, взываешь, когда ты славишь, pielūgdams, meklēdams поклоняешься, vārdu un ищешь слово и nesot ziedojumu. когда ты приносишь свои Ir пожертвования. situācijas Есть ситуации manā dzīvē, un в tev моей vēl ir zālē жизни, и cilvēki, есть также в этом зале ka люди, tādos brīžos es gatavs которые pēdējo atdot. в такие Tieši моменты tāpat kā готовы šī Marija. отдать последнее, так же, как Мария. Un, zini, atnāk iziešana. И знаешь, приходит выход. Es esmu redzējis, man ir daudz Я liecības, видела kā tas много notiek. свидетельств, как это происходит. Atnāk pat tāda patiesība, ko tu nemaz negribi redzēt. И приходит даже такая истина, которую ты не желаешь видеть. Bet patiesība atklājās. Но истина, она открывается. Es gribētu, lai Lācara vietā Я бы хотела, чтобы на месте Лазаря tagad šeit iznāk priekšā сейчас вышли бы, Gorbačo pāris, kur Пара arī Горбачёва, izgāja no bezauglības которые kapa. также вышли из своей Однако, гробницы человек бесплодия. Abi divi. Выйдите оба вместе Iznākat ārā te nostāties un ar visiem saviem bērniņiem. и вместе с Ja детьми. Pēters ir iekšā bērnistabā, ja? Nu labi, bet tad Marija vismaz iznāca laukā, ja? Tad viņiem ir 2 bērniņi. Re, kur ir Pēters arī, ja? Nākat šurp visi 4. Ne, tas nav Pēters. Все четверо Nākat šurp te. выходите Marija arī вперед. nākat te gaismiņā. Atvērs blakus. Tātad, jums То bija есть- neauglības kaps, ja? У них была них Nākat šurp гробница бесплодия. Lācara radinieki. То Ja? есть как Tātad родственники šis Лазаря. pāris, Эта пара viņiem bija paredzēts dzīvot них bez bērniem. было предназначено, vēlna. что они будут, от дьявола Viņi предназначено, sastopās что ar они будут Kristu жить šeit, šajā zālē. без детей. И они со Христом Pirmo встретились reizi в viņi этом atnāca зале. jaungadu vakarā. Первый раз они пришли Un в Daiga vispār новогодний pārbijās вечер. no šitā visa. И Дайга от всего этого испугалась. Un Toļiks kā vienmēr bija priecīgs dziedāt. А Анатолий, как всегда, был рад спеть. Jā, šodien ir visi dziedošā ģimene. Сегодня они все поют. Šie 2 bērni И эти 2 детей, ir izrauti no Elas vārtiem. они вырваны из врат
Mums ir savi lāceri. ада. У нас есть свои Лазари. Iznāca Egīls ārā. Выйдет Эгил, Egīls ir izrauts laukā no Также dzeršanas kapa. вырван из гробницы Nāc šurp. алкоголем. Tas ir vēl viens lācars, Это kas еще nāk ārā один no sava Лазарь, kapa. который выходит из своей гробницы. Ja? Kas vēl ir tāds? Oskars ir iznācis no cita kapa. Tas droši Оскар vien arī вышел из būtu palicis своего, savā kaut kādā jaunību grēku jomā. Ja? Гроба. Он, может быть, тоже остался бы в гробе своей Tas ir юности, atkal которая cits была. kaps, Это ja? опять другая гробница. Iznāca Oskar ārā. Toreiz katrs kādu vārdu pateikt. Mums ir vajadzīgi И šie каждый lācari. сможет сказать piemēri. что-то. Нам нужны эти примеры Лазаря. Sanitā ir kāds, kā tu savu kapu veco nosauc? Как бы Санита могла назвать свою старую гробницу? Nāc un Starai nosauc жизни. savu veco, arī no kapiem tu iznāca ārā tāpatās. Viņi arī atnāca tādi, nu, И Санита, она тоже пришла. jā. Varbūt vēl kādreiz vienkārši tā momentā, nu, nevar pateikt, kam bija, zinu, ka Ārīstantei arī ir, Я знаю, что у Арии Ārīstantei bija smaga ļoti slimība, nu, viņa Также varbūt vēl была nav, тяжелая viņa nav vesela, bet viņa болезнь, она не Viņa абсолютно visi- исцелена, но все tā laika tie paziņas, cik es atceros, ja Знакомые Ārīstantā того stāstīja, времени, ar ko viņi kopā с кем saslima. она вместе болела, Tie vairs nav uz šīs zemes, bet их tā уже нет Ārīstanta на этой joprojām ir. земле. Но она все еще здесь. Jā, viņai nav viss kārtībā Да, pilnībā, не vesela, всё bet абсолютно viņa в ir. порядке, Viņa но slavē to kungu Она может славить un Господа pakalpo draudzē vēl. и также служить в церкви. Tie domājies? Можешь себе представить. Mums ir savi lācari. У нас есть свои Лазари. Egil, kā tu domā, kur tu būtu, ja nebūtu Dievs? Эгил, как ты думаешь, где бы ты был, если бы не было Бога? Nu, nezinu. Ну, не знаю. Bet es piekdienu teicu, ka es ticu lūkšanas spēkam. В пятницу я говорил, что я верю в силу Lūkšanai молитвы, ļoti liels spēks. что молитва имеет большую силу, Un mēs to reizēm neapzināmies. и иногда мы не осознаваем это. Es otrdien Во вторник šeit no rīta viens pats biju я был lūkšanām. в молитве здесь один, Un es pirmo reizi Я первый lūdzu раз par tādu lietu молился о такой вещи pret imigrāciju. против иммиграции, Un pēc tam nedēļas laikā es а dzirdu, потом в tечение недели я слышал, ka Eiroparlaments ir nobalsojis что pret Европарламент Fonderlainas iecerēm par turpmāko imigrācijas politiku. о дальнейшей политике иммиграции Un tas attiecas uz visu, и относится к всему. uz mūsu veselību, Это относится к нашему здоровью, uz mūsu brīvību. насчет нашей свободы. Ir jāstāv lūkšanā, Надо стоять в молитве, ir jātic un jālūdz. и надо верить и молиться. Un Dievs ir uzticams un И taisnīgs. Бог верный, Un Viņš atbrīvos no viss, и Он освободит от всего, no neauglības, от бесплодия, no slimībām, от болезней, no atkarībām, от no зависимости, pilnīgi viss. от абсолютно Viņš ir всего, uzticams. потому что Он верный. Paldies Dievam, jā, Слава Богу kad tiešām viņš ir dzīvs, за то, что Он живой, jā, un ka mēs esam šie dzīvie viņa piemēri, И jā, что мы живые mēs Его esam kā примеры. šī dzīvā liecība. и мы, как это живое Ka свидетельство, mēs tiekam izējām ārā no šiem kapiem, когда šiem мы можем vecās выйти из dzīves, этой старой жизни, из этого ka Dievs гроба, mūs pārvērš, jā, и Бог преобразует нас, ka viņš ar mūs var lietot uz šīs zemes. и Он может использовать нас на этой земле. Un tiešām, kad mēs esam kā dzīvs šīs piemērs, И мы, kā как этот liecības, живой jā, пример, un kad citi cilvēki mūsos redz, jā, ka и что люди nevis видят в mēs нас, esam miruši, bet ka mēs esam dzīvi. что когда мы Viņā, умерли, Jēzu мы Kristu. были умершие, а теперь живы Tiešām, во Христе Иисусе. kā mācītāja jau teica, И ka как уже viņa vārdā пастор говорила, в Его Слове ir šīs izmaiņas. Viņš Есть mūs эти dziedina изменения. no alkoholisma, Он исцеляет нас от katrām алкоголизма, lietām, no šīm važām, ja от ko этих vēlams оков, mums grib saistīt. которыми дьявол желает Аминь. нас держать. Es varu teikt tā, ka Я могу сказать так, es vēl nesen darbā что dabūju я еще liecināt недавно свидетельствовала на работе savai senai, kas saka kopā, ka mēs tusējām. о женщине, с которой мы вместе когда-то тусили, dzērām пили kopā, gājām, visu kaut ko darījām. и разные вещи другие делали, Jo viņi pazīst manu vīru arī. потому что она также знает моего мужа. Es viņai teicu, И я ей рассказывала, zini, ja nebūtu Dievs, знаешь, если бы не Бог, mēs nebūtu kopā bijuši. мы не были бы вместе. Mēs jau sen būtu izšķīrušies, Мы давно бы уже развелись, un nebūtu mums bijuši šie bērni, kas ir šobrīd, и не было бы тех детей, которых мы имеем сейчас. un kas to zina, kur es vispār pat būtu. И кто знает, где бы я вообще была.
Jo tajā laikā Потому что в то время tās alkohola atkarība эта зависимость алкоголя, gan jau būtu pieaugusi spēkā. я думаю, она бы возросла. Tā kā es esmu pateicīga Dievam par, Так что я благодарна Богу ka Dievs ir saglabājis mūsu laulību. за то, что Бог сохранил наш брак. Mēs jau esam 30 gadu laulībā. Мы уже 30 лет в браке. Mums ir 3 bērni У нас есть brīnišķīgi, чудесных трое детей, ko ir devis Dievs. которых Бог даровал. Un vairāk kārt mūsu ģimenē ir bijušas И dziedināšanas. многократно в нашей семье были исцеления. Un vēl joprojām Dievs darbojas. И все еще Бог действует. Pagodinās katru dienu, И Он почитается каждый день katrā lūkšanā. и в каждой молитве. Viņš atbild īstā laikā. Он отвечает в правильное время. Es gribētu, lai atnāk arī Samuels, par to mēs ļoti lūdzam, lai viņš piedzimtu. Un И par я- Annem arī mēs ļoti lūdzam. Я бы хотела, чтобы также пришел Анна-Мария Самуэль и Аризнак, Анна-Мария, потому что мы о них тоже Negribētu, ja молились. bērni kaut kā nākt, Как-то не хотели bet nu, эти atnāks дети pēc прийти. kāda liela Но izauguši. если уж пришли, вот какие Un paši kalpo выросли. blakām vecākiem par mammu garāks izaudzis. И сами служат рядом Jo с tobrīd bija мамой. tikai sanējis. Потому что в тот момент, когда они пришли, был только Сани. Tātad ir dažādi kapi. Есть разные гробницы. Un es tagad, protams, visus nevaru pat nosaukt. Noteikti es domāju, ka mēs sauktu ārā pa vienam. Я думаю, если Мы бы мы varētu līdz вызывали по vakaram, līdz одному, rītam šo мы visu. могли бы это Te varētu продолжать до stāstīt, утра. ja? Bet šis ir tāds vienkārši tāds arī bija. Tad tu vari pateikt kaut kādu. Радуешься ли о своих плодах? Jā, es esmu priecīgs. Да, я рад. Diemžēl ir katru dienu, cik es dzirdu vai lasu, К сожалению, каждый день я ka могу kāds bērns слышать pazūd о том, что без вести. какие-то дети пропадают без вести, un kāds ir atrasts, а кого-то находят, bet jau beigts. но уже он Mēs умер. nezinām, kas notiek ar viņiem. И мы не знаем, что с ними происходит. Un mēs ar sieviņu nesen tā pārunājām, И мы с женой давно обсуждали, kas būtu, ja mēs nebūtu pazinuši Dievu. а что бы было, если бы мы не познали Бога? Kā mēs dzīvotu līdz šim? Как мы жили бы до этого? Amen. Un mēs varam tiešām paļauties uz viņu. И поистине мы можем уповать на Него. Mēs zinām, ka viņš mūs sargā, mūsu bērns. И мы знаем, что Он Mēs оберегает nevaram наших детей, viņus nosargāt. потому что мы не способны их уберечь. Pat ejot uz skolu, ka Даже bērni, когда они идут в mēs palaidām школу, viņus no redzesloka. они исходят из поля нашего зрения. Bet mums ir uz ko paļauties. Но у нас есть на кого уповать, Neviens mats, чтобы ни один neviens mats no волос mūsu bērnu galvas Ни один nenokritīs bez viņa ziņas. не упадет из головы Amen. детей без ведома Kīra Господнего. basarā bašitīja, sora basarā basatāja. Neviens mats, Ни один neviens голос mats nenokritīs bez viņa упадет ziņas. без Kīra его basitīja, ведома. sora bašīri basitīja, kēra basarā basatāja, sora bašīri basitīja, kīra basatāja, sēra basitīja, sīra basatāja. Kēra basitīja, mēs varam pazīt šo postītāju можем kukai no признать mūsu этого ģimenēm. Kēra пожирающего basitīja, из наших семей. kīra basatāja, šīra basatāja, šo nadzīgo, kas grābstās gar Того, mūsu bērniem. кто желает Kīra прикоснуться к basitīja, нашим детям. šēra basatāja, kīra basatāja, sēra basatāja. Mēs varam piesaukt Jēzus Kristus можем asins. призвать кровь Kīra Иисуса basatāja, Христа. šī derība, kēra basitīja, завет. kora basatāja, kīra basatāja. Halleluja, šis ir tas dārgākais, ko mēs Это varam то самое драгоценное. paņemt no Jēzus, ko Что viņš мы mums ir можем dāvājis. взять от Иисуса. Šo svēto garu, šīs Он savas даровал нам asins Духа viņš ir Святого atstājis и mums, оставил нам lai свою mēs varētu кровь для piesaukt того, jebkurā чтобы brīdī, мы могли kēra его basitīja, призвать. И в любой jebkurā момент, brīdī, kīra basatāja, момент. kīra basatāja, sora basatāja, kīra basara basatāja, šīra basatāja, kērererererere basitīja, sura barara basatāja, kēra barara basitīja, šīra barara basitīja, kēra basitīja, halleluja, halleluja, kēra basitīja, sora barara basitīja, kīra barara basitīja, šīra basatāja, Jēzus Kristus asinis, Jēzus Kristus asinis, kīra basatāja, kēra basitīja, šīra basatāja, kīra basatāja, un tuvojas lielākie svēki kristiešiem, kīra basitīja, kēra basatāja, kad viņš ir atstājis svēto garu, kēra basatāja, kīra basatāja, šīra basitīja,
Oh, Shera Basataya. Kida Barara Basitia. Serere Basitia. Kida Basataya. Hallelujah. Hallelujah. Shida Barara Basitia. Kida Basataya. Serere Basitia. Šis ir īpašs laiks, Kēna Masitija. Kēna Masataya. Ka mums ir jāceļās, Kēna Masitija. Šīra Basataya. Šīra Basataya. Jāiziet no šīm komforta zonas, Kēna Basataya. Jāceļās no šī kapa, Kēna Masitija. Šīra Basataya. Sēra Basitija. Kīra Basataya. Hallelujah. Hallelujah. Šīra Basataya. Sīra Rarara Basitija. Sora Basitija. Kira Bambara Masitia, Hora Mashara Basitia. Hallelujah. Sidara Masiti. Kira Sorare. Sidara. Kina marada basiti, sora basiti, kina basiti. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ena marada basiti. Era masiti solo kira masiti era masiti kira sura. Hallelujah. And I'm Tenamasiti, Kidamasiti, Surarare. Masti, Sora Masti, Arabasataya, no, Enamasiti, Kirara Masiti. Sora Masiti, Kira Masiti, Sira Masiti, Ura Masiti, Kira Bashara Masiti, Kira no. City. Hallelujah. City. Hallelujah. Oh,
Elamasiti. 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 Elamaso. Elamasiti. Halleluja, kungs, tu pacēl. Господь, мы Tu имеем. pacēl mūsu Ты kīramasiti. поднимаешь нас, Tu dod jaunas Ты spārnas, даешь новые крылья, lai mēs varam celties, чтобы мы могли встать, lai mēs varam celties, чтобы мы могли встать, celties no šī kapa. встать с этой гробницы. Halleluja. Sirarabasiti. Shirarabasata. Tavs spēks, Твоя сила, tavs spēks, ko tu esi devis mums. сила, которую Ты даровал нам. Halleluja. Neviens mums to neatņems. И никто не может отнять ее у нас. Amen. Аминь. Amen. Slavu Dievam. Слава Богу. Tajā reizē, kad viņi lūdz И в тот раз, когда они par молились neauglību, о бесплодии, tad viņš nebija tādā pārliecinošā garā. он не был настолько уверен, в Viņi bija уверенном sakņopuši духе. tev uz ceļiem, Они склонились здесь на коленях lūkšanas naktī. в ночь молитвы. Latvijas lūkšanas nakts. Вселатвическая ночь молитвы. Tagad lieldienas atkal būs šī nakts piekdiena. И опять такая ночь будет в пятницу. Viņi atnāca ar upuru Они пришли с жертвою un ar nelielu cerību, и с небольшой надеждой, ka varbūt tomēr Dievs ir tas, Что, par может ko быть, viņš saka, ka всё-таки viņam Бог nekas есть nav тот, neiespējams. что он говорит о себе, что у Jo него doktori нет teica, ничего ka nekas невозможного. nebūs. Потому что врачи сказали, что ничего не будет. Bet viņi tomēr ticībā paņēma upuru. Но они все-таки Atnāca uz взяли lūkšanas nakti. в вере жертву, Tolīdz pat пришли laikam, kad brīdi aizmīgi. на вечер молитвы. Nu, varbūt Dievs viņu aizmicināja kā Ādams. Но, может быть, Бог усыпил Анатолия в ту ночь так же, как Адама. Galvenais, ka rezultāts bija. Но главное, что был результат. Un ka viņš ir pēc šiem gadiem ir izmainījies.
И что он изменился также спустя годы. Un Egils nepateica, Egils, Egils tev arī, сказал. kas saka, slimībā izgāja, ne? О том, как ушла его болезнь. Ja ārsts, kurš teica, Врач, который сказал, ka man jāiet kārtot grupu, что я должен идти и оформлять документы по группе инвалидности. šim ārstam pašam tagad ir invaliditātes grupa. Теперь этот врач сам имеет Tāpēc, группу ka šis инвалидности. ārsts nodarbojas ar Потому okultām что lietām. этот врач сам занимается оккультными вещами. Savukārt Dievs man dziedinājis. Но Бог исцелил меня. Un minimums 3 reizes И как izglābis no минимум nāves, 3 раза спас от смерти, kad vēlns mēģināja man nogalināt когда дьявол старался убить smagās меня autoavārijās. в tяжелых автоавариях. Slavu Dievam par visu. И слава Богу за все. Par visu, slavu Dievam. За все слава Par, Богу. par katru elpu За vilcienu. каждое дыхание. Par to, ka mēs visi varam būt И šeit, за то, что мы все Dievnamā, можем находиться здесь, в Божьем atdot viņam доме, slavu un godu. и отдавать Ему хвалу и честь. Nevis gulēt mājās pie А не televizora. спать дома у телевизора. Šodien viņš līdz svētīt atdalīt no visam pārējām Но dienām. сегодня Он велел этот день отделить от всех остальных. Paldies kungam. Слава Господу. Oskars laikam jau pateica, ja? Sanitai, es zinu, kad bija Sanijām, bija ļoti interesanti, spēcīga dziedināšana, ja? No, Также у Саниты сына Сани было тоже исцеление. no šodien Можем напомнить о этом свидетельстве. Viņam kādreiz bija bronhiāla astma, У Сани раньше была бронхиальная астма, viņam bija 2 inhalātori. и у него было 2 инхалятора. Katru reizi, kad viņš saaugstējās, И каждый раз, когда он простудился, viņam trūka elpa. у него была нехватка дыхания. Man vienmēr bija jāņem šie inhalātori И мне всегда надо было брать эти инхаляторы, un jāpūš viņiem mutē. и надо было их... Parasti šīs lēkums bija naktī. И обычно такие приступы были ночью. Jā, un tad, kad mēs atgriezāmies, И когда мы покаялись atnāca uz draudzi, и пришли в церковь, es iemācījos lūgt, я научилась молиться. jo Dieva vārdā rakstīts ir, Потому что в Слове Божьем сказано, ja mēs slimiem uzliekam rokas, если мы возложим руки на больных, viņi top veseli. тогда они исцеляются. Un mēs darīju tā. И я делала так. Protams, bija ļoti liels bailes, Конечно, был большой страх, jo bērnam trūka elpas. потому что у ребенка не хватало дыхания. Es uzliku rokas, Но я возлагала руки pilnīgā paļāvībā uz Dievu. в полном уповании на Бога. Šis lēkums pārgāja. И эти приступы проходили. Un tas bija vairāk kārt, И это происходило несколько раз. un rezultātā Dievs viņu dziedināja. Но в результате Бог исцелил его. Pēc tam pagāja gadi, А потом прошли года, un mēs atradām šos inhalātorus skapī. и в шкафу мы нашли эти инхаляторы. Un viņš pat bija aizmirsis, kas tas ir. И он даже сам забыл, что это. Un viņš varēja sportot, И он мог заниматься спортом. ko ārsts teica, ka viņš nekad nevarēs to darīt. Это было то, что врач говорил, что он никогда этого не Tāpēc, ka сможет. viņam trūka elpas, kad viņš Потому что, skrēja. когда он бежал, у него была нехватка дыхания. Viņš izauga un piedalījās sportā, Но он вырос, и он участвовал в спортивных... piedalījās Sportiem. kaut kādos И даже čempionātos. участвовал в чемпионатах. Jā, un šodien viņš kalpo Dievam И сегодня он также служит Богу Rīgas draudzē. в Рижской церкви. Viņš arī spēlē bungas kā brālis, Так же, как брат играет на барабанах, un viņš ir dziedināts. и он исцелен. Un nekad vairs šī slimība nav И atgriezusies. никогда уже эта болезнь не возвращалась. Un viss pateicās Dievam И я благодарна Богу par viņu dziedināšanu. за его исцеление. Аллилуйя. Сирабашикерабасай. Помолимся все вместе о исцелении. Es tev pateicos, kungs, un slavēju to, ka tu esi tik liels un varens, ka tu vienmēr esi atbildējis, kungs, ka tu vienmēr pieskaries, ka tu vienmēr atnāc ar savu dziedinošo spēku, kad mēs saucam, kad mēs piesaucam tev, Dievs, tāpēc, ka tu esi teicis savā vārdā. Ja mēs uzliekam slimiem rokas, tad viņi top veseli un dziedināti, ja es Kristus vārdā, un mēs tev pateicamies, Dievs, ka šis vārds vairāk kārt ir apstiprinājis, kungs, ka tu vairāk kārt esi dziedinājis gan man ģimeni, kungs, gan cilvēks, par kuriem es esmu lūgus, kungs. Mēs tev pateicamies, Dievs. Mēs tev slavējam, kungs, ka tu esi dzīvs Dievs, ka tu nekad nepaēji nevienam garam, kungs, ka tu vienmēr dzirdi mūsu lūgšanas, ka tu vienmēr pieskaries, ka tu vienmēr dziedini, ka tu vienmēr izglābi un pārklāji, kungs. Mēs tev slavējam un teicam, Dievs, un mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, lai katrs, kurš ir
saslims, lai katrs, kuram ir kāda slimība, vienalga kāda kaita, mēs lūdzam, Dievs, lai Tavs vārds šobrīd atraisas Jēzus Kristus vārdā, lai tas pieskaras katra cilvēka dzīvē Jēzus Kristus vārdā, katrai situācijai, katrai miesai Jēzus Kristus vārdā, lai dzīvības gars no 4 vējiem iet Jēzus Kristus vārdā, katra cilvēka miesā, dzīveslās, kaulos, vienalga, kas tas būtu, lai Jēzus Kristus vārdā, viss top dzīvs Jēzus Kristus vārdā, tur, kur doktori teikuši kaut kāds diagnozes Jēzus Kristus vārdā, mēs izārdam visu šīs diagnozes, mēs sakam dziedināšanu, mēs sakam brīvību Jēzus Kristus asinis, mēs sakam brīvību Jēzus Kristus vārdā, baširaba, keraba, sikeraba, saja, siraba, širaba, keraba, sikeraba, širikeraba, saraba, keraba, saja. Viss, ko mans debes tēvs nav dēstījis, lai tas izkaus un iznīks ar visām saknēm Jēzus Kristus vārdā, vienalga kaut kāda augoņa Jēzus Kristus vārdā, vienalga kāds vējš šūns Jēzus Kristus vārdā, vienalga kas tas būtu, manam dienam viss ir pa spēkam Jēzus Kristus vārdā, bakeraba, saja, tāpēc, ka viņš ir dzīvs Dievs, viņš ir tronī Jēzus Kristus vārdā, viņš nav mirs, viņš ir augšām cēlies Jēzus Kristus vārdā, un šis augšām celšanās spēks, kas ir mūsos, lai Jēzus Kristus vārdā, bakeraba, saja, siraba, širaba, keraba, sikeraba, saja, lai nokrīt Jēzus Kristus vārdā, lai nokrīt Jēzus Kristus vārdā, jebkādas slimības, jebkādas atkarība ķēdes Jēzus Kristus vārdā, jebkāda vientulība Jēzus Kristus vārdā, jebkāda depresija Jēzus Kristus vārdā, mēs metam uz krustu Jēzus Kristus vārdā, mēs metam uz krustu jebkādas sāpes Jēzus Kristus vārdā, širaba, keraba, sikeraba, saja, kiraba, siraba, keraba, šikeraba, satekeraba, saja, siraba, keraba, šikeraba, saja, mēs sakam brīvību Jēzus Kristus asinis, mēs sakam brīvību Jēzus Kristus asinis, jo tur, kur ir Dieva gars, tur ir brīvība Jēzus Kristus vārdā, un šeit namā ir Dieva gars Jēzus Kristus vārdā, saņem savu brīvību Jēzus Kristus vārdā, saņem savu dziedināšanu Jēzus Kristus vārdā, bakeraba, saja, siraba, šikeraba, sidikeraba, saja, siraba, širaba, keraba, šikeraba, saja, kiraba, sikeraba, širaba, keraba, saja, siraba, šikeraba, sidikeraba, širaba, keraba, saja, siraba, šikeraba, sadikeraba, saja, siraba, širaba, keraba, šikeraba, saja, kiraba, sikeraba, saja. Mēs Tev slavējam, kungs, mēs Tev slavējam, Dievs, araba, keraba, saja, par brīnumu darbiem, ko Tu esi darījis, kungs, un ko Tu vēl darījis, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Mēs Tev pateicamies, Dievs, mēs Tev slavējam, bakeraba, saja, par Tavām asinīm, kas pārklāj, kas dziedina, kas atbrīvo Jēzus Kristus vārdā, bakeraba, saja, siraba, šikeraba, sidikeraba, saja. Mēs Tev slavējam, mēs Tev teicam, Dievs, araba, keraba, saja, mēs svētām Tavu vārdu, Jēzu, mēs svētām Tavu vārdu, Jēzu, Tu esi liels un varens Dievs, mēs Tev pateicamies, kungs, mēs Tev slavējam, bakeraba, saja, siraba, šikeraba, sidikeraba, saja, kiraba, sikeraba, širaba, keraba, sikeraba, saja, siraba, keraba, šikeraba, sidikeraba, saja, kiraba, sikeraba, saja, oreba, šikeraba, sidikeraba, saja, oreba, sikeraba, šidikeraba, siraba, keraba, saja, lai tiešām ne ar spēku, ne ar varu, kungs, bet ar Tavu garu viss notiek, Jēzus vārdā, bakeraba, saja, siraba, šikeraba, sidikeraba, saja, oreba, sikeraba, širaba, keraba, saja. И также молимся каждый о своих болезнях. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Lai mēs varētu saņemt dziedināšanu. Чтобы мы могли получить исцеление. Atsakamies visi Нам надо отказаться no всем jebkādas от paštaisnības, всякой самоправедности, no jebkāda lepnuma, от всякой гордыни, no jebkādas nepaklausības от Dieva всякого vārdu priekšā. непослушания перед Словом Божьим. Atsakamies no visām šīm te miesas lietām, Отказаться от всех дел плоти, no iekāras, от вожделения, no ātras sirdības, от быстрого no dusmām. гнева Jēzus Kristus vārdā. во имя Иисуса Христа. Kungs, lūdzu, palīdz mums, katram ikvienam, И Господь, помоги каждому из attīrīt нас savus sirds очистить свои no visas сердца ļaunuma, от всякого зла, atsacīties no visiem elkiem. отказаться от всех идолов Jēzus Kristus vārdā. во имя Иисуса Христа, No viss tā, kas mums licies dārgs pasaulē. от всего того, что казалось нам дорогим в миру, Lai tu varētu mums būt dārgākais zelts, tu, чтобы kungs, Ты для нас был самым драгоценным золотом Jēzus Kristus vārdā. во имя Иисуса Jēzus Христа. Kristus vārdā. No neticības mēs atsakamies katrs ik viens. Каждый из нас. Neapliecinām И мы neticību не ar провозглашаем savu muti. своими устами неверие. Neapliecinām neticību. Мы не провозглашаем Kungs, неверие. lūdzu, piedod, ja mēs kaut ko tādu esam И, Господь, runājuši, прости, если мы что-то такое говорили, ka nekas no mums что nesanāks, ничего из нас не ka nekas получится, nebūs. что ничего не будет.
Tas kungs var visu Но izmainīt. Господь, Он может Jēzus все Kristus изменить vārdā. во имя Иисуса Христа. Mēs atraisam dziedināšanu. Мы развязываем Svētais освобождаем gars. исцеление. И Дух Kungs, Святой, lūdzu, pieskaries šobrīd katra cilvēka sirdī. касайся сейчас Katra сердца cilvēka каждого miesai. человека, к плоти каждого Šajā человека vietā. на этом месте. Darbojies, kungs. Действуй, Господь. Darbojies, kungs. Действуй, Господь. Tu vēlies katru vienu Ты izdziedināt. желаешь исцелить Katru каждого. slimību, Каждую lai to болезнь. dziedinātu. Пусть она будет Jā, lai исцелена. atnāk brīvība katram Пусть придет ikvienam. свобода каждому. Mēs nožēlojam И мы каемся atkarības. от Visu, зависимости. ko mēs esam Все darījuši. то, что мы Vai делали smēķējuši, или курили, vai lietojuši alkoholu. или использовали Mēs to visu алкоголь. nožēlojam. Но мы каемся Kungs, во lūdzu, всем этом. dari visus brīvus И šeit. мы просим, чтобы Ты освободил Jēzus каждого Kristus на vārdā. этом месте во имя Иисуса Lai Христа. neviens vairāk Пусть ни один больше neapgāna savu miesas templi, не вернее, svētā gara mājokli. этот храм, нашу плоть, а место Jā, обитания kungs. Духа Святого. Jā, kungs, Jēzus Да, Kristus Господь, во vārdā. имя Иисуса Lai Христа. dziedināšana plūst kā Пусть straume šajā исцеление vietā. течет, как река на этом месте. Lai tavs svētais gars, Пусть Твой Дух kungs, Святой piepild katru sirdi, наполняет каждое katru сердце, cilvēku. каждого человека, Lai mēs varētu būt чтобы мы могли быть šie dzīvā ūdens avoti, источниками этой живой kur воды, pēc tam где далее ies они пойдут un tālāk šo и izplatīs. будут Šo labo распространять vēstu, эту добрую весть далее, kas izplatīs tavu smaržu, которые будут распространять Твое kas благоухание, runās par tevi, которые будут говорить о Тебе, kas liecinās par которые tevi. будут свидетельствовать о Тебе. Jo tu, kungs, esi nemainīgs. Ибо Ты не меняешься. Tu esi uzticams un Ты верный taisnīgs и справедливый. un ar vaļsirdīgiem. И с чистым сердцем Tu rīkojies Ты vaļsirdīgi. поступаешь праведно. Kungs, es lūdzu, lai aiziet jebkāds viltus no И пусть mums. идет всякое лукавство, Jebkāda liekulība, lai aiziet всякое no katra no лицемерие, mums. пусть идет из каждого из нас, Lai mēs sirds vienkāršībā чтобы в простоте stāvam сердца Tavā мы priekšā. могли стоять пред Тобой, Kungs, Tu ar patiku. чтобы Ты Tu с nāc pie tādiem, радостью мог приходить к таким, kam bēdz sagraust у sirdis. кого сердце поражено Jā, бедами, kungs, kas sauc uz Tevi и которые взывают к Тебе cerībā. в надежде. Katrs ik viens, И kungs. каждый, Господь, Tev ir tik ļoti dārgs он драгоценен для no šiem Тебя. cilvēkiem, kas С šodien этих ir людей, šeit. которые сегодня находятся здесь, Jēzus Kristus во vārdā, имя Иисуса Христа, lai tiek nocirstas пусть будут visas, отрублены все visas tās saknes, те корни, kas saist katru no которые mums держат каждого ar из kaut нас kādām okultām lietām, с чем-то оккультным, kas saist mūs ar что держит sātanu, нас с apzināti vai дьяволом, neapzināti, осознанно или kas saist неосознанно, mūs ar elli, что держит нас к ar burvestībām. колдовству. Jēzus Kristus яду. vārdā. Во имя Иисуса Mēs to Христа. visu šodien nocērtam. Мы сегодня все это отрубаем. Jēzus Kristus Во vārdā, имя kungs. Иисуса Христа, Господь. Lai Tev par slavu un Пусть godu. Тебе во славу и честь. Šodien notiek zīmes un Сегодня brīnumi. происходят чудеса и знамения. Jā, kungs, Да, mēs Господь. sagatavojam, И мы mēs готовим sagatavojam Tev ceļu, к kungs. путь Тебе, Господь. Lūdzu, nāc, Пожалуйста, lūdzu, приди. nāc, kungs. Приди, Господь. Paldies, ķēniņ. Спасибо Тебе, Paldies Царь. Tev, kungs. Halleluja. Спасибо, Господь. Loridida roko robo soto robo shata mazate. Ke yasoro rida loro boko robo shata raba sata bashate. Loridida loko robo shata basate. Ke yasida loro masate. Loridida loro bo shata bashata basate. Tās, lai iznīksies Kristus vārdā, Tēvs, lai nokrīt Tēvs viss šīs vāžas, Tēvs, viss to, ko vēlns Tēvs grib, Tēvs katram Tēvs pienāk, Tēvs, ko grib saistīt, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, lai sabrok šie vēl nodomi, Tēvs, lai iznīks Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, un mēs atraisam, kā saka savu vārdu, lai nāk ārā, Tēvs, no šiem kapiem, lai nāk ārā Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, kaurīta posatei, laurīta posatei, Tēvs, mēs atraisam, lai ceļās augšā, Tēvs, lai ceļās ārā, Tēvs, kaurīta posatei, laurīta pokorobo šatā posatei, laurīta posatei, korobo
Tēvs, atrais viņus vaļā, Tēvs, no visām šīm važām, Tēvs, atrais Jēzus vārdā, Keja sauritita bokoroba šatabasatei, Tēvs, atrais Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Korobo shatarabasatei, lorobo korobo shatabasatei, lorobo korobo shatabasatida, lorobo korobo shatamazatei, lauridida bokorobo shotorobo sotorobosei, lauridida bokorobo sotorobo shatarabasei. Halleluja, halleluja, Jēzu. Tev visa slava, kungs, Jēzu. Amen. Paliekam šeit, jūs neiet projām. Zināt, viņi klāja drēbes Знаете, они накрывали uz одежду ēzeļa, uz zemes, на землю перед šīs palmu lapas. Они клали эти пальмовые Kas ir листья. drēbes? Kas ir apģērbs? А что есть одежда? To bieži vien, nu tā kā, protams, ka to bieži vien tā kā salīdzina ar svaidījumu. Часто это ассоциируется с помазанием. Bet tās bija Kristus drēbes, bija svaidīts. Но эта одежда Svaidīts ir Христа tā была drēbes, помазана. Помазана одежда того, kuru Dievs svaida, kuru Dievs ar savu spēku apvelk. Бог помазывает и Caur ko дает viņš ему strādā. свою силу, и через кого он Bet tie действует. cilvēki, kas viņu sagaidīja, Но те люди, которые встречали его, tās bija citas, tie bija citi apģērbi. это была другая одежда. Tas bija netīrs apģērbs. Это была грязная одежда. Viņi izģērbās savu Dievu priekšā. Они разделись перед своим Viņi Богом. atklājās. Они открылись. Viņi atklāja savus sirds, savus Они открыли свои dzīves, savus сердца, свои жизни, drūmās lietas свое un nolika Jēzum priekšā. Плохое. Jēzu, nāc manā dzīvē. перед Иисусом, Ienāc manā говоря: dzīvē. «Войди, Иисус, в мою жизнь. Nāc manā dzīvē. Es Приходи tāds в мою esmu. жизнь. Я есть такой, какой я Es есть. esmu bieži vien nepareizs, Часто я netīrs. неправильный, грязный. Es neesmu tev Я cienīgs, не достоин тебя, bet man tev vajag. но я нуждаюсь в Un тебе. es gribu iziet ārā no šiem Я kapiem, хочу tāpat kā Lācars. выйти из этой гробницы, как же, Es как gribu tāpat kā Лазарь. Lācars Я хочу так же, как izbaudīt Лазарь, šo dievišķo spēku. испробовать эту божественную силу. Pirms Jēzus iet uz šo vietu, Перед тем, как Иисус Tur ir пришел tāds на это saruna. место, там был разговор. un iepriekšējā nodaļā tur vēl. Это было в предыдущей Tur главе. Jēzus saka, Там Иисус ja говорит: tu netici, ka es esmu Dieva dēls, если ты не веришь, что tad я tic Сын vismaz tiem Божий, darbiem, ko es daru. тогда верь хотя бы в те дела, которые я творю. Šie ir tie darbi. И это есть эти Jo дела. mums pie katra ir daudz šie dažādi darbi, И dziedināšanas есть bijuši. разные дела у каждого из нас, Tie ir tie darbi, ko Это те Jēzus дела, dara šodien, которые Иисус творит Dzīves сегодня. Dievs pie dzīviem Живой Бог cilvēkiem. в жизнях un живых kas ved людей. mūs uz mūžību. И это ведет нас в вечность. Un cik es ar tevi gribu mūžīgi būt И Он kopā. говорит: я желаю быть в вечности, Šodien es tev всю piedāvāju. вечность с тобой. И сегодня я приглашаю тебя. Šķīst savu sirdi, savu Очисти dzīvi. свое сердце Padomā, kas ir tāds, и подумай о том, что есть такое, ko tev vajag nolikt Dievu priekšā. что ты Lai должен положить Jēzus пред pāriet Богом, pār tam. чтобы Иисус мог перейти Lai tas viss через aiziet, lai viņš это. tev apģērb Чтобы jaunās это drēbēs. ушло, и Иисус мог Jo тебе viņš ir tas, одеть kas ir новые bijis, tas ir одежды. pagājis, un tagad Потому viss ir что jauns. все, что было, оно прошло, и теперь все новое. Sagatavo savu sirdi vakarēdienam Приготовь свое tādā сердце veidā для arī. вечери таким образом. Noģērb savus drēbes, Сними свою одежду šīs kaut kādas, un noliec viņu priekšā. и ложи это пред Ним. Zini, Знаешь, kad es meklēju vēl kaut ko par šiem palmu zariem, когда я искала что-то о этих ветвях ir vēl пальмы, viena tāda atklāsmes Есть. grāmatā 7. nodaļa, еще местописание, книга Kur jau Откровения, iet 7 глава, cits notikums. где уже другое событие. Atklāsmes grāmatas ir vairāk kā redzējums, ja? Книга Откровения — это больше как видение. Un te ir teikt 7. nodaļa 9. pants. 7 глава, 9 стих. Pēc tam es redzēju un raugi. Liels pulks, ko saskaitīt, neviens nevarēja. No visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un ģēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчитать, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках. Mūsu своих. dzīve ir laiks, kad mēs pārģērbjam. И наша жизнь — это время, когда мы Kad mēs noģērbam переодеваемся, netīrās drēbes, uzvelkam baltās. когда мы снимаем свои грязные одежды Jēzus и saka, lai tu manā одеваемся в новые. troņa zālē nonāktu. Чтобы ты попал в мой Šīm тронный drēbēm vēl ir зал.
Viņas nedrīkst būt ne ar krunkām, ne ar traipiem. Эта одежда, она не должна быть помятая или Tas mums ir грязная. laiks nožēlot, И потому наше время atbrīvoties, это покаяться ķerties и pa jaunu, освободиться и переодеться. neapstāties. Не Ja es pakrītu, останавливаться. celies augšā, И tas если ты nekas, ka упала, pakrīt, тогда celies встань. augšā. Если ты упала, ты ничего, вставай. Un te teiks, un sauca skaņā balsī. Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Visi eņģeļi stāvēja ap goda krēslā, vecajiem un dzīvajām būtnēm, un metās uz sava vaiga goda krēsla priekšā un lūdza. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и 4 животных, и пали пред престолом на лица свое, и поклонялись Богу, Jā, un lūdza Dievu sacīdami. говоря: Āmen, āmen, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam, mūsu mūžu mūžos. Āmen. благословение, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Tad ir tāds iesama āmen, ja? Un tur vēl tālāk ir teikts, tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo viņam dienām un naktīm viņa templī, un tas, kas sēd goda krēslā, mājos pie viņiem. 15. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в Tie них. tie, ko viņš gaida. Это те, kого Он Tie, ожидает. kas uz šīs zemes, kā Marta un visi viņi mācās kalpot. Это те, которые, как Лаксия Марфа, на этой земле учатся Kas служить palīdz Ему. iziet Lācaram no kapiem. Кто помогает Лазарю выйти из его могилы. Tas palīdz Marijai Это помогает Марии saprast, kas ir ziedošanās понять, Dievam. что это такое Изменить посвящение Богу, dzīve. изменить Iziet laukā no жизнь visām и atkarībām, выйти из всех no, зависимостей, no laulības из pārkāpšanas, прелюбодеяния, no kaut kādām amorālām lietām. из каких-то аморальных вещей. Un tepat tālāk ir vēl. И далее еще. Ar to es gribētu pabeigt. И этим я хочу закончить. Tiem vairs nebūs bāda, tiem vairs neslāps ne saule, ne cits kāds karstums tos nespiedīs. 16. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Jo Jērs, kas pašā vidū goda krēsla priekšā, tas ganīs un tas vedīs, un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Dievs šodien grib darīt И Бог желает сегодня творить mūsu dzīvus, нас живыми, veselus, здоровыми, bez problēmām. без проблем. Ļaujies viņam šodien. Позволь ему это сегодня. Šķīst savu sirdi šodien. Очисти сегодня свое сердце. Atceries, ka viņš ir miris par tevi. И помни, что Он умер за тебя. Dārgā šī Marija, kas atnes pašu dārgāko viņam. И так как Viņš žāva Мария, viņam kājas она ar saviem принесла matiem. самое дорогое и сушила его ноги своими волосами. Es domāju, ka viņai jau šķita, ka viņas drēbes ir tik И я netīras, думаю, что ей казалось, что ее одежды настолько грязны, ka viņa savus matus что она свои волосы ar saviem matiem žāvēja kājas. сушила ноги своими волосами. Šis ir īpašs laiks. Это особенное время. Dievs gatavo ceļu. Бог готовит путь. Lieldienas pasāstrā tā ir iziešana. Пасха – это означает исход. Mēs gatavojam ceļu И мы готовим путь viņam pie mums, Ему, mūsu dzīvēs. к нам, в нашей жизни, Lai viņš parādās tagad чтобы Он мог vēl pie kāda явиться cilvēka dzīves. в жизни Lai mēs еще dzirdam šīs других людей, liecības. чтобы мы слышали еще свидетельства. Tagad И теперь, mēs to paņemsim vakarēdienu. сейчас мы будем принимать вечерю. Un tu nāc ar ziedojumu uzreiz. И сразу возьми свою жертву и приходи со своей Un жертвой. savās pusēs ir ziedojuma trauka. В обоих сторонах у нас есть Noliec ziedojumu. сосуды пожертвования. Положи свое пожертвование Domā par to, ko mēs šodien runājam. и думай о том, о чем мы Jēzus сегодня saka, говорили. nāc Иисус говорит, ārā no savas выйди situācijas из spiedīgās. своей тяжелой ситуации. Tev ir dažādas lietas, tu vari atvērt debesis, У tu тебя vari есть lūgt разные un вещи. saukt, un es tev И nākšu ты можешь palīgā. звать, и я Es приду tev на atklāšos, помощь. kā varens Я Dievs откроюсь тебе, как dažādās могущественный dzīves Бог jomās. в разных сферах Es жизни. gribu tev pieskarties, Я хочу ļaujies. прикоснуться к тебе, позволь это. Es gribu parādīties dzīves tavā Я хочу dzīvē. явиться живым в твоей жизни. Noliec ziedojumu, paņem Положи свое ziedojumu trauku. пожертвование
Возьмем vakarēdienu вечеряем un atceries, и un помним, kopā viņu baudīsim. будем вместе его принимать. Un pēc tam mēs tur iznāk laukā un tev būs сможешь выйти rokas. вперед, и на Mēs тебя esam возложат tagad jau руки. daudz lūguši. Мы уже много молились. Tur nebūs garas lūkšanas, Там не будет būs длинных svētīšana ar eļļu. молитв и помазания Ja tu еле. tici tam, Если ты веришь в это, kad svētais gars, что Дух Святой, ka mēs viņu tā kā salīdzinām ar что мы eļļu, его ar šo svēto сравниваем с eļļu, елеем, tad tu помазанием, nāks un kā bērns izmanto šo iespēju. тогда приди, и как ребенок используй эту возможность. Iedod man to, lai man iedod kāds to jā, man iedod to eļļu, es pieliešu klāt, es gribu pieliet klāt. Paņemat savu vakarēdienu un aizējam atpakaļ vietā. Возьмите свою вечерю и возвращаемся обратно. Paldies. Jā, aiznesu viņam tagad. Bet viņš ir atgriezies? Viņš ir atgriezies? Viņš ir atgriezies? Paprasi viņam papriekšu. Paprasi papriekšu. Tāpēc, ka nav atgriezies, tad nevajag. Tātad mēs atceramies, ja vakarēdienas ir domāts tiem cilvēkiem, kas ir pieņēmuši Jēzu Kristu par savu kungu. Vēl labāk, ja tu runā mēlēs, tad tu noteikti zini, ka svētais gars ir tevī, ka tu esi šo dievišķo balvu пеняемся. Значит, вечеря думана для тех людей, которые вернулись к Господу, которые родились свыше. Еще лучше, если ты говоришь на языках, потому что тогда это в тебе есть знак, что Дух Святой конкретно есть в тебе, и Он говорит через тебя. Это еще лучше, потому что Иисус умер, чтобы пришел Дух Святой, наш защитник, наш помощник, наша мудрость, наша жизнь. Дух жизни, что пришел. Это важно. Во время жизни на земле это иметь, взять этот подарок. Ir svarīgi šīs Dievs laikā paņemt šo dāvanu. Daudz ko runā, ticīgi un neticīgi. Ko tik nerunā par mēlēm? Bet apostoli runāja mēlēs. Un tā bija zīme. Šodien ko tik neizdomā? Tāpēc, ka pa īstam netic. Man tulks pazudis, ja? Es nelasīšu tādu rakstvietu. Я не буду читать местописание. Ja tu esi ticīgs cilvēks, tev jāzina šī rakstvieta. Если ты верующий, ты должен знать это Tev viņa ir jālasa ar местописание. Ты bijību должен его читать с трепетом un jāpārdomā, и должен kas tur īsti размышлять, rakstīts. что там именно написано. Es esmu mācījusi mūsu jauniešiem, Я учила нашу kad молодежь, vakarēdienas jāpieņem stāvot kājās. что вечери надо принимать стоя.
Pasaules svētkos, kad Jērs tika nokauts, Во время pirms праздника izdiešanas viņi Христа piecēlās kājās, viņi ēda steidzoties. они вставали на ноги, и они ели в спешке. Jēzus teica, ka lai mēs viņu atceramies, Иисус сказал, чтобы мы его вспоминали, baudot vakarēdienu, когда принимаем вечерю, jo viņš ir mūsu, потому что Он есть наш. viņš ir šī